palīdzēt ēzelītim. Nezinu, kā tas beigsies. Pastaigājamies pa vietējiem laukiem. Viņš tur vienkārši piesiet. Nu jā. Nevis iesūt lama ar mazo lamu. Man liekas, ka tās ir alpakas. Nu labi, alpakas. Ēzelītis. Alpaku ģimenīte. Kristaps. Random zemnieki. Jā, viņš līdz mums droši vien dzīs ārā. Bet nu tā. Skats jau labs. Nu mums uz turien vajag. Dodamies. Dodamies uz Devils balkanī. Netālu no Kusko. Pastaigājāmies pa vietējiem laukiem, ganībām. Uz arī logā kaut ko. Nezinu ko, bet kaut ko. Kristaps šobrīd meklē ieju. Cenšoties no augstāk, meklēt ieju. Jā, labot ieju. Nu kā? Es to īsto tapiņu nevar ieraudzīt. Labi, meklējam tālāk. Dodamies pie Kristapa. Devils balkonī mēs laikam tā arī neatradām. Bet šeit tik un tā. Ļoti smuki. Nāciet meklēt īsto Devils balkonī. Kristaps dosies pastaigāties. Kā ūdentiņš? Visi karsts, tev arī jānomēģina. Lūk arī ir tas balkon del Diablo vai Devils balkonī, vai vēl no balkons, vai jebkurā stāvā. Mūs gan, kad mēs tikko atnācām, pabrīdināja viena vietējā sieviete, ka te ilgi uzturēties nevajadzētu, un kad iet atpakaļ jāiet ātri, jo te esot jaunieši, kuriem patīk piesarināties svešas lietas. Bandīti. Tā kā skatīsimies, kā mums ies atpakaļ ceļā. Dodamies apskatīties no apakšas. Baigi slapsi. Tur augšā var redzēt Devils balkonī. Tā ir ļoti simpatīgi. Tā var redzēt, līdz kurien esi atnācis. Jā, visus bija atnācis no otras puses līdz nejienam. Nu un te vietējie čilo. Ko var saprast?